Svarīgs temats tā saucamajām krievvalodīgo vēlētāju partijām vienmēr bijis kara veterāni. Latvijas vāru viņus devējot par okupantiem un atsakās maksāt pensijas, savukārt Maskava par viņiem aizmirsus. Mēs sociālajos portālos internetā pamanījām Saskaņas centra ierindas aizkrauklis domas deputātu lepošanos par kādas vēstules nodošanu rokās ietekmīgajam Krievijas valsts domas vadītājam. Tas bijis lūgums veterāniem piešķirt finansiālu atbalstu. Un jau pēc dažiem mēnešiem pats Krievijas prezidents Vladimirs Putins uz to reaģējis, un tagad veterāni saņems 10 līdz 20 eiro piemaksu ik mēnesi. В преддверии 9 мая президент России подписал указ о пожизненном материальном обеспечении ветеранов войны и стран Балтии. Šim Putina lēmumam gan ir gara priekšvēsture. Pagājušā gada augustā Rīgā Maskavas namā notika ikgadējais Krievijas tautiešu organizāciju līderu sajiets. Uz to ieradās arī veterānu atbalsta fonda otrā persona no Maskavas. Veterāni sūdzējās, ka fonds darbojas jau gadu, bet tautiešiem Baltijā nepalīdz. Sanākušie nolēma rakstīt vēstuli uz Maskavu. Par autoru izraudzīt Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociāciju, kam veterānu atbalstam ir 24 filiāls lielākajās Latvijas pilsētās. Vēstulē aprakstīts, cik sliktos apstākļos jādzīvo vairāk kā 5000 lielā Tēvijas kara veterāniem, jo viņiem kā nepilsoņiem Latvija nepalīdz. Tā adresēta vienai no augstākajām Krievijas amatpersonām valsts domas vadītājam Sergejam Nariškinam. Добрый день. Янис Кравец из ТВ3. Мы такое письмо получили. Сергей Евгеньевич, председатель Государственной Думы Нарышкину. А вы знаете, что господину Нарышкину такое письмо? Да. Нет, не знал. Первый раз только вижу. Да? Да, не знал об этом. Latvijas antihitleriskās koalīcijas cīnītāju asociācijas priekšsēdētājs pārstāv ierindas veterāns, kam esot mazas pensijas. Vēstniecība veterāniem dāvinot naudu apaļās jubilejās, dalot arī ceļazīmes uz Krievijai piedarošo sanatoriju ķemeros un koncertu biļetes. Saticies arī ar prezidentu Andru Bērziņu, kurš pat apsolījis šīs organizācijas biedriem palīdzēt. Вот так. И ничего не получилось, да? Ну, пока ничего. Кроме обещаний, пока ничего нет. В других государствах, СНГ, участники Великой Отечественной войны даже получают легковые машины. Понимаете? А у нас правительство, конечно, считает, я считаю, конечно, неправильно, что считают нас оккупантами. Biedrība svarīgo vēstuli nav sūtījusi pa pastu. Uzdevumu nodot to rokās Krievijas domas priekšsēdētājam saņēmis Saskaņas centra ierindas deputāts no Aizkraukles domas Nikolais Sokols. Par šo tikšanos ar Nariškinu saskaņietis arī veicis vairākus ierakstus savā Facebook profilā, lepojoties, ka vēstule nonākusi līdz pat pašam Krievijas prezidentam. Bija tāds brauciens, bija arī nozīmes vēstuli. Tā vēstule arī ir, var viņu parādīt. Esat sagatavojies, jā? Viņa bija adresēta valsts domas priekšsēdētājam Nariškina kungam. Tā kā man bija iespēja būt tur, tā es arī nodevu to vēstuli. Kā jums izdevās viņu satikt, jo tāds augsts amatpersonas Krievijā tā? Es jau daudzus gadus nodarbojos ar starptautiskām attiecībām un ar Krieviju tajā ziņā. Bija ar biznesmeņiem braucis un tā arī tiku. Šī vēstule arī bija viens tās tā kā iemesls, kāpēc Putins pieņēma to lēmumu tādu? Es domāju, ka vēstule aizgāja līdz prezidentam, un tomēr laikam bija arī kaut kāds tāds. Sokols ir viens no Saskaņas centra jaunā iesaukuma politiķiem, kas parādījās pēc rīkojuma numur 2. Saeimas vēlēšanās viņam nepaveicās, tomēr parlamentā pagūpa pastrādāt kā deputāta Vitālija Orlova palīgs. Nikolais Sokols jums ir bijis deputāta palīgs kaut kad, jā? Te jūs viņu labi pazīstat? Pazīstu. Jā. Mēs redzējām viņa Facebook lapā, ka viņš lepojas ar to, ka viņš Nariškinam, Krievijas domas priekšsēdētājām, ir nodevis kara veterānu rakstīt vēstuli. Kāpēc jautājums man? Kā jūs uz to raugāties? Vai... Es to nezinu. Nē, viņš ir nodevis vēstuli Krievijas kara veterānu Nariškinam. Es vēl uzdot jautājumu par kaut ko citu. Jautājumu par mani. Jūs man esat tas sauc, man bija palīdzīgi. Ļoti daudz cilvēku, ko ir man bija palīdzīgi. Satraucāties.
Pēc vēlēšanām Sokola partija neaizmirsa, un viņš nonāca Rīgas pašvaldības pāraudzītajā centrāla tirgu. Kļuva par sagādas daļas galveno speciālistu, bet jau pēc gada par iepirkuma komisijas locekli. Kā viņš nonāca centrāla tirgu? Centrāla tirgu viņš attiecīgi, cik es zinu, strādā pildot konkrētas funkcijas atbilstoši darba līgumu. Jautājums, kā viņš kā saskaņas centra biedrs nebija viņam tāda lielāka pretīmnākšana no centrāla tirgus vadības? Mums nav tādas prakses no vienas puses speciāli atbalstīt saskaņas centra biedrus, bet mums arī nav prakses saskaņas centra biedriem liekt strādāt ar Rīgas pašvaldību saistītajās iestādes vai uzņēmumus. Ja cilvēks ir labs, tad viņš, neskatoties uz viņu partisku piederību, drīkst strādāt. Sokola partijas biedri Saeimā neesot dzirdējuši par Aizkraukles kolēģis starptautiskā mēroga aktivitātēm, bet ja kolēģis to esot panācis, par to jāpriecājas. Vai tur saskaņas centrs kaut kā ir tuvumā tam visam? Dabīgi, ka ne. Tas jautājums ir ļoti sens un ļoti vecs, ja Latvijā veterāniem nepalīdz, tā kādam tas būtu jādara. Bet kā jau parasti, ja kaut kas izdodas, tad pie tās lietas vienmēr ir ļoti daudz dalībnieku. Tāpat tās, ka pie tā baļķi, ko nesāk. Savienot darbu ar deputātu pienākumiem Aizkraukles domē gan bijis pagrūti. Tā 2012. gadā Sokols bijis otrs biežākais domes sēžu kavētājs, lai arī kolēģiem taisnojies, ka daudz laika pavadot tiekoties ar vēlētājiem. Jau iepriekš domas vadība ļāvusi viņam par pašvaldības naudu doties komandējumos uz Krieviju, jo solīs atvest investorus. Viņš uzskatīja, ka tur būs kontakti, ka viņš varēs arī kādas delegācijas uz Aizkraukli atvest. Cik saprotu, viņš arī centās, bet šīs delegācijas, manuprāt, vairāk Rīgā palika. Kā jūs raugāties to, ka viņš tā aktīvi darbojās šajā aspektā? Tiek klāt pie pašiem augstākajiem principā Maskavā? Īstenībā pirmo reizi es to tā redzu. Ņemot vērā pēdējā laika, pēdējo mēnešu šīs attiecības starp mūsu valstīm un redzot Krievijas patieso seju, tas varbūt šajā kontekstā tas varbūt nav īsti patīkami redzēt, ka Nikolais tur ir. Varbūt, ka viņam ir kāds nevainīgs izskaidrojums, es nezinu. Правительство Ярославской области и Союз молодых предпринимателей при поддержке федеральной программы «Ты предприниматель». Uz Krieviju Aizkraukles domnieks braucis regulāri. Biežs viesis bijis jaunajiem uzņēmējiem veltītā sanāksmē Jaroslavļā. Tā veidot ar tiešu Krievijas izglītības un zinātnes ministrijas aģentūras Rosmolaďož atbalstu. Šī institūcija pēc prezidenta Putina dotā uzdevuma veido jaunos talantus un uzņēmējus, uz kuriem nākotnē balstīt Krievijas ekonomiku. Aģentūra talantīgākajiem arī piešķir budžeta naudu. Планируем по поручению правительства 1350 лучших проектов отобрать и поддержать грантами в сумме от 50 до 300 тысяч рублей каждый. Всего на эти расходы только по линии федерального бюджета будет направлено 120 миллионов рублей. Sokolam ar partijas biedriem Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētā vietnieka Sergeja Potapkina bijusi iecer līdzīgu sajietu rīkot Latvijā, bet pagaidām ideja esot tikai uz papīra. Tagad uz vēlēšanām arī domājat kandidēt uz Saeimu? Vēl lēmumu neesmu pieņēmis, un vēl nebija par to runājis ar partijas vadību. Pagaidām es strādāju Aizkraukles novada domē, tā kā pa nākotni skatīsimies. Tagad jau tūlīt jūnijas būs, un līdz vēlēšanām daži mēneši. Viņš jau pašam tā kā jāsaprot, jā vai nē. Pagaidām par to... Ja jau domājat runāt ar partijas vadību, tad jau pats tā kā apsverat. Es nevaru teikt, ka nē, es nevaru teikt, ka jā. Mums jāpadomā, tomēr nesam bija pašvaldību vēlēšanas. Skatīsimies.